Uzņēmums Triggers darbojas Latvijas tirgū jau 18 gadus, nodarbojoties ar skrūvju un būvstiprinājumu tirdzniecību. Šobrīd mums ir 50 pastāvīgi sadarbības partneri Eiropā un pasaulē. Uzņēmumam pieder 2 veikali ar zīmolu 1000 skrūvis. Viens no tiem ir lielākais specializētais skrūvju un būvstiprinājumu veikals Latvijā, Valdemāra ielā 62, bet otrs atrodas Daugavgrīvas ielā 68A. Triggers atšķiras no šī profila uzņēmumiem Latvijā ar to, ka piedāvā plašāko skrūvju un nostiprinājumu sortimentu, kas klientam sniedz sekojošas priekšrocības. Laika ekonomija ikvienā no 3 tirdzniecības vietām. Jūs varēsiet nopirkt visu, kas jums vajadzīgs. Naudas ekonomija. Jūs varēsiet visu savus pūles veltīt pamatdarbībai un preču piegādi uzticēt mums. Klients būs ietaupījis gan laiku, gan naudu, gan enerģiju. Latvijas teritorijā piedāvājam bezmaksas kurjerpasta piegādi 24 stundu laikā. Profesionālie speciālisti 12 pārstāvi visā Latvijas teritorijā piemeklēs tieši jums labāko risinājumu, kas ieekonomēs jūsu naudu. Katrs meistars zina, cik patīkami ir strādāt ar kvalitatīviem izstrādājumiem un ar pareizu uzstādīšanas tehnoloģiju. Piedāvājam arī stiprinājumu pakošanu klientam vēlamā izskata iepakojumā ar klientu logotipu un kontakta informāciju. Veicam klientu tehniska rakstura apmācības. Triggers piedāvā sekojošu preču sortimentu. Visu veidu skrūves, uzgriežņi, paplāksnes, pīķņu stieņi, kniedes, ēnkuri, celtniecības un dekoratīvās naglas, leņķi un būvkalumi, ķēdes un troses, trošu stiprinājumu piedarumi, āķi, ķīmiskie ēnkuri, putas un silikons, karsti cinkot un nerūsējošas tērauda stiprinājumi, instrumenti un darbarīki, ķīmijas produktu autoservisiem un industriāliem lietotājiem, urbji un abrazīvu autopiedarumi, profesionāla ķīmija automazgātuvēm un telpu uzkopšanai. Preces pasūtīšana internetā. SIA Aganda Finanses Saldū darbojas kopš 2004. gada. Uzņēmumā strādā 5 darbinieki. Sniedzam kompleksus pakalpojumus, grāmatvedības, ekonomikas un juridiskos pakalpojumus. Darbojamies kā vienas pieturas aģentūra, tas nozīmē, ka klients šeit ierodoties saņem kompleksu pakalpojumu, grāmatvedību, ekonomiku, juridiskos pakalpojumus un tā skaitā veicam arī dokumentu iesiešanu un A3 lapu kopēšanu. Esam Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas biedrs, un mūsu grāmatvedības pakalpojums ir civiltiesiski apdrošināts. Juridiskie pakalpojumu jomā dibinam jaunus uzņēmumus, kā arī veicam izmaiņas esošiem uzņēmumiem. Šajā vienas pieturas aģentūrā sniedzam arī apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju IF. SIA Aganda Finanses sniedz grāmatvedības pakalpojumus klientiem, kas darbojas lauksaimniecības, lauku turisma, tirdzniecības, kokapstrādes nozarēs, kā arī autoservisu uzņēmumi, kas nodarbojas ar transporta pārvadājumiem, būvniecības, mežstrādes, tulkošanas un citu pakalpojumu sniedzēju. Kā juridiskos pakalpojumus piedāvājam uzņēmumu dibināšanu, reģistrāciju, pārreģistrāciju, izmaiņu veikšanu, kā arī likvidācijas dokumentu iesniegšanu komercreģistrā. Uzņēmumā var saņemt finanšu konsultācijas par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrāšanu. Esam profesionāla komanda, kas pastāvīgi sev pilnveidos semināros un kursos, tāpēc vienmēr īstajā laikā varam jums sniegt noderīgus pakalpojumus un konsultācijas. Vidzemes vēju centrs ir dibināts ar nolūku, lai pacientiem ar vēju problēmām varētu palīdzēt Cēsīs, nebraucot uz Rīgu. Vēju varikoze nav tikai kosmētiska problēma, tā ir arī kāju veselības problēma. Jo vēnās veidojas patvilnis, kas paaugstina asiņu spiedienu kājas distālā daļā. Un pat sākumā pie vēju varikozes kājas var arī netūkt, bet 85% asiņu no kājas tiek novadīts pa dziļajām vēnām, 15% pa virspusējām. Pie vēju varikozes tie 15% netiek novadīti no kājas, bet tieši otrādi atgriežas atpakaļ uz kāju. Līdz ar to pieaug slodze uz dziļajām vēnām. Šī telpā notiek pacienta izmeklēšana, tiek noteikti vēju patoloģija, lai zinātu arī, ko tālāk ar pacientu darīt. Operācija notiek lokāla anestēzijas paveidā, luminescenta anestēzijā. Zāles ar speciālu pumpu tiek injicēts tieši ap bojāto vēnu ar lāzerkoagulāciju vai stripingu metodu izņemt laukā.
Vidzemes vēja centrā mēs varam nodrošināt kvalitatīvu vēju izmeklēšanu, ārstēšanu par adekvātām cenām. Laipni lūgt interneta veikala www.ziedus.lv mājaslapā, kur ir plašs ziedu sortiments un tiek strādāts pie tā, lai kļūtu par vienu no ievērojamākajiem ziedu dāvanu interneta veikaliem Latvijā. Domāts katram, kurš grib pārsteigt savus mīļotos gan no ārzemēm, gan tepat Latvijā. Iespējas ir neierobežotas, ja runa ir par ziediem, sākot no rožu glēbja un beidzot ar rožu un rožlapu groziem, sirdīm un visu iespējamo no ziediem. Mēs esam gatavi pielāgoties klientu vēlmēm. Piemēram, ja klientam ir kāda īpaša dāvana, ko viņš vēlas nosūtīt, mēs varam to paņemt, pielikt klāt ziedus un nosūtīt vēlamajam adresātam. Regulāri notiek akcijas, kad liela ziedu klēpji ir pieejama par pavisam saprātīgām cenām. Ņemot vērā, ka mums ir savu ziedu bāzi, cenas ir pieejamākas nekā citos ziedu piegādes interneta veikalos. Pasūtījumi pa e-pastu tiek pieņemti cauri diennakti un apstrādāti agri no rīta. Pa tālruni var pasūtīt ziedus sākot no 8 rītā līdz 19 vakarā. Mūsu ziedu vairumtirdzniecības bāze atrodas Krišāna Barona ielā 87, kur klienti, kas nav ziedu veikali, var iegādāties sev ziedus par vairumtirdzniecības cenām. Sortimentā ir viss, ko sirds kāro – grieztie ziedi, telpaugi, apstādījumi, rozes, gerberas, īrisi, lilijas un pat tulpes Ziemassvētkos. Sniedzam arī floristikas pakalpojumus, kāzām, bērēm, pasākumiem noformēšanai. Uz pasūtījumu ir pieejams viss, ko vien sirds kāro, sākot no maipuķītēm līdz pat lotosa ziedam. Sortimentu atjaunojam 3 reizes nedēļā un vienmēr būs svaigi ziedi. Cenas sākot no 11 centīmiem. Pie bāzes ir ērta piebraukšana un iespēja novietot auto. Ziedus nelielā daudzumā piedāvājam iegādāties arī mūsu veikalā Pērnaus ielā 55, kur būs iespēja iegādāties arī kādu dāvaniņu, to iesaiņot un pat pielikt apsveikumu kartiņu. Gaidīsim ikvienu internetu veikalā pēc Ziedus.lv, tāpat arī mūsu bāzē un veikalā. Наш ресторан «Эребуни» приглашает весь рижанов всегда приходить к нам гостеприимно «Эребуни» ресторан. Мы всегда рады встречать наших гостей. Во-первых, всегда как было и так и останется наши порции большие и всегда вкусные, потому что со всеми слежу я сам, шеф-повар «Эребуни». «Эребуни» всегда со своим существованием 12-летним, всегда открытые двери, красивые пространства, банкетные залы, хорошее обслуживание, все гостеприимно. Наш ресторан «Эребуни» предлагает нашим клиентам возможность отметить какое-то мероприятие, свадьбу, праздник, день рождения в банкетном зале, в отдельном домике, на открытой террасе, на 2-м этаже. Наш банкетный зал помещает в себя примерно 70 человек. Также мы предлагаем самую лучшую армянскую кухню, в которую входят и салаты, вторые блюда, гарниры различные, шашлыки, которые готовятся только на открытом огне. Самое главное, что наши порции так красиво, как здесь сделано, так и красиво подается на столах. Наш ресторан «Эребуни» всегда готов встречать наших гостей.
Atlaides pastāvīgajiem klientiem ir 10%. Erebuni ir iespējama galdiņu un namiņu rezervācija. Darbojas bezmaksas autostāvvieta. Arī ziemas periodā būsiet laipni gaidīt armeņu restorānā Erebuni. Mēs atrodamies Rīgā, Latvijas ielā 36, kopš 91. gada. Laika gaitā ir izveidojusies vienkārša darbības koncepcija. Viss grāmatvežiem. Šeit visplašākais un arī viskvalitatīvākais veidlapu klāsts Latvijā. Kopā 200 dažādas pozīcijas, pārdomāts kancelēs preču sortiments. Sortiments tiek atlasīts ļoti uzmanīgi, pētot, salīdzinot un izvērtējot dažādu ražotāju izstrādājumus, jo uzdevums ir apvienot augstu preču kvalitāti par pieņemamu cenu. Tāpēc uzņēmums cenšas strādāt ar tiešajiem piegādātājiem vai ražotājiem. Ja klientiem ir vajadzīgs kāds īpašs preces, veikala darbinieki pacentīsies tās atrast starp daudzo piegādātāju piedāvājumiem vai ieteiks kādu citu alternatīvu, jo darbinieku pieredze ļauj piedāvāt pircējiem kvalitatīvu un profesionālu palīdzību, gan preču izvēlē, gan arī padomu sniegšanā, dažādu darba situāciju risināšanā, jo šajā jomā jau darbojas vairāk nekā 10 gadus, bet daži pat 20 gadus. Lai uzturētu profesionalitāti, atbilstošā līmenī uzņēmuma vadība seko līdz visām izmaiņām likumdošanā, kas attiecas uz grāmatvedības uzskaiti. Darbinieki labi pārzina arī dažādas lietvedības nianses, kas ļauj ieteikt klientiem nepieciešamo veidlapu iegādi. Veidlapu veikala Latvijas ielā 36 darbinieki novēl visiem saviem klientiem veiksmi darbā, gandarījumu par padarīto un patīkamus brīvos brīžus. Uzņēmums Zelta taka ir ģimenes uzņēmums, kurš nodarbojas ar metālūžņu iepirkšanu. Piedāvā melno metālūžņu iepirkšanu, krāsaino metālūžņu iepirkšanu, metālūžņu bezmaksas izvešanu, lietotās sadzīves tehnikas izvešanu un plasmasas iepirkšanu. Otrreizējo izēvielu savākšanai un pārstrādei ir daudzveidīga un sociāla nozīme. Veicot šo apsaimniekošanu, mūsu uzņēmums rūpējas par to drošu un vidē nekaitīgu uzglabāšanu un apstrādi, līdz to nogādāšanai otrreizējai pārstrādei. Šādas darbības rezultātā mēs sniedzam ieguldījumu apkārtējās vides sakopšanā un vienlaikus nodrošinām apsaimniekoto materiālu nonākšanu otrreizējās pārstrādes apritē. Uzņēmuma pamatdarbība ir vērsta uz dažādu veidu metālūžņu savākšanu gan no privātpersonām, gan no uzņēmumiem. Mēs aicinām katru, gan iedzīvotājs, gan uzņēmumu būt atbildīgiem par vidi, kurā mēs esam un kurā dzīvojam. Notodot metālūžņus, nolietot akumulātoru un sadzīves vai biroja elektroniku un elektrotehniku, kas aizņem lieku vietu uzņēmumā, birojā vai katrā mājā, ik viens ne tikai saņems samaksu atbilstoši katra materiāla svaram un noteiktajai likmei, bet rūpēsies arī par apkārtējās vides tīrību un to nodošanu otrreizējai pārstrādei. CIA Ecovalts Latvijā jau darbojās 3 gadus. Uzsākām mēs darbību Lietuvā, kur jau 10 gadu darbība. Mūsu galvenie darbības virzieni ir, kas saistās ar naftas produktu rezervāru tīrīšanu, dažādu cauruļu vadu tīrīšana, TV inspekcija, vides sanācijas darbi un bīstamu atkritumu apsaimniekošana. Tehniskais aprīkojums mums ir moderns, jauns, ir arī īpašs mašīnas, kas iegādāts no Amerikas, kas var dažādus sausus produktus sūknēt, piemēram, kā cements, ogļu putekļus, un šādas mašīnas Baltijā nav. Mūsu uzņēmumam ir 3 veida ISO certifikāti, tātad ir 9001, ir 14000, kas ir vides pārvaldības sistēma, un OKS 18000, kas ir darba aizsardzība. Tad vēl viens no mūsu uzņēmuma darbības veidiem ir bīstama atkritumu apsaimniekošana. Mūsu uzņēmumam visas atļaujas, kas atļaujas savākt, transportēt bīstamos atkritumus, un mēs esam veikuši nodošu utilizāciju ne tikai Latvijā, bet arī saviem sadarbības partneriem ārvalstīs. CIA Ecovalts Latvija ar prieku gaidīs jūsu zvanus, e-pastus. Mēs ceram uz sadarbību ar jauniem potenciāliem klientiem. Mēs vienmēr ieradīsimies klātienē, apspriedīsim un domāju, kopīgi atradīsim tehniskos risinājumus. Сегодня мы находимся в Рижской гимнастической школе, которая располагается на улице Мера, 62. Специализированная гимнастическая школа объявляет очередной набор детей в спортивные группы и оздоровительные группы для занятий спортивной и художественной гимнастикой.
Rīgas vingrošanas skola turpina uzņemt bērnus vecumā no 4 līdz 7 gadiem sporta un mākslas vingrošanas grupās, kā arī vispārējās fiziskās sagatavotības grupās. Kā paredz Rīgas domas noteikumi, bērni no maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm pilnībā vai daļēji tiek atbrīvot no samaksas par treniņiem. 2012. gada lielākie sasniegumi ir Rīgas vingrošanas skolas audzēkņa Dimitrija Trefilova dalība vasaras olimpiskajās spēlēs Londonā, kā arī mūsu vingrotāji iegūtās godalgotās vietas starptautiskajās sacensībās Maskavā un Sanktpēterburgā. 3. Latvijas olimpiādē mūsu audzēkņa Valērija Krišāna ieguva 5 zelta medaļas sporta vingrošanā, bet Elizabete Gamaļējeva izcīnīja 4 augstākās kaluma medaļas mākslas vingrošanā. Šajā olimpiādē Rīgas vingrošanas skolas audzēkņi Rīgā изцīnīja 16 zelta medaļas. В первую очередь мы даем общую физическую подготовку для детей, которая включает различные силовые упражнения, упражнения на выносливость, на гибкость. То есть даем базу для любого другого вида спорта также. Начинать надо потихонечку, не надо бояться тоже ранней специализации, потому что если тренер видит, что спортивная гимнастика явно не подходит этому ребенку по каким-то либо параметрам, да, значит, просто надо искать потом другой вид спорта для себя. Но спортивная гимнастика и общеразвивающая гимнастика как основа, она останется на всю жизнь. Ждем родителей и детей на регулярные занятия гимнастикой в Рижскую гимнастическую школу.